Mums par 10 miljardiem ir mazāks ienākums salīdzinājumā ar brāļu tautu. Tas ir šoks, ja. Un mēs par 2 miljardi aizņemamies. Šogad mēs no tās naudas, ko iekasējam, vairāk kā 500 miljardu samaksājam procentos bankām un aizdevējiem. Nākamgad tie būs jau 630 miljoni, kurus mēs samaksāsim. Ja nekas nemainās, ja vienotības režīms turpina strādāt, pēc 10 gadiem mūsu ārējais parāds nebūs vairs 21 miljons, bet būs vismaz 50 miljardi. Ja 50 miljardi, tad mēs maksāsim procentu maksājumos no 1 līdz 1,5 miljardam. Atkarībā no tām likmēm starptautiskajām. Valsts vairs nevar pastāvēt. Mēs būsim pazaudējuši, un tad pat nebūs jāgaida 10 gadi, pēc 5 gadi atnāks kreditori un teiks, tad atdodiet īpašums, un tad mēs sāksim skaitīt tā. Viņi teiks, ko? Latvenergo vēl nav jāpārdot Latvenergo. Cik 1 miljards maksā, pieņemsim, Latvenergo vai 2? Latvijas meži cik tur? 1-2 miljardi. Paga. 1-2, bet mēs esam jau 50 miljardus parādā. Tas nozīmē, mēs esam vergu tauta. Jūs saprotiet, tā nevar, ja? Un tāpēc vienīgais veids investīcijas, ekonomika, attīstība un viss, ja? Un tad cilvēkiem būs darbs, viņi nebrauks prom, tie, kas ir aizbraukuši, atgriezīsies. Un tā kā visi saka, Šlesers tur grib tos investors, Šlesers tur grib šitos te visādus tur no Emirātiem, no Ķīnas vēl. Es saku, paklausieties, labāk es piesaistu bagātus investorus, cilvēkus, kas atved naudu un ieroka mūsu zemē, un no tās ir labums mūsu ekonomikai, nekā Brisele sūta tos bēgļus, vai no Baltkrievijas nāk tie bēgļi, kas nāk no Āfrikas, no visādām šitām te kara plosītām valstīm. Un mums viņi būs jāuztur.